Sinepju graudiņš, vārds katrai dienai. Kur atrodams patiesas miers? Šodienas rakstu vieta. Mieru es jums atstāju, savu mieru es jums dodu. Ne kā pasaule dod, es jums dodu. Jūsu sirdis lai neiztrūkstas un neizbīstas. Jāņa evaņģēlijs 14. nodaļa, 27. pants. Šodienas pārdomas. Visi cilvēki meklē mieru savai sirdī un dvēselē. Daudzi cenšas to atrast attiecībās, naudā, ēdienā vai mantās. Šo sarakstu varētu turpināt, bet patiesība ir tā, ka miesiskais un materiālās pasaules piedāvājums šo īpašo mieru nespēs dot, jo tās ir garīgas izcelsmes. Un atrodams šis īpašais miers ir tikai pie mūsu radītāja, trīsvienīgā Dieva. Ja arī tu šodien meklē mieru savai sirdī un dvēselē, vērsies pie tā, kurš tevi ir radījis un pazīst vislabāk. Lūdz, lai viņš piedod tev tavus pārkāpumus un atklājas tavā dzīvē. Apņemies sekot viņa norādījumiem. Atrodi laiku lūgšanai un bībelei, lai iepazītu viņu. Lūdz, lai viņš tevi ieved draudzē, patiesā sadraudzībā, gan ar viņu, gan ar ticības brāļiem un māsām. Ļauj viņam mieram dziedināt un piepildīt gan tavu sirdi, gan domas. Šodienas lūgšana. Mīļais debesu Tēvs, piedod, ka ar savu neticību Tev esmu liedzis tavam mieram piepildīt manu sirdi un domas. Es atzīstu Tavu dēlu, Jēzu Kristu, par savu kungu un glābēju. Kā Tavs bērns, es tagad ticībā ar pateicību pieņemu Tavu pārdabisko mieru. Jēzus vārdā. Āmen.